šodien es eju gabaliņu no Melnsila līdz Ģipkai. Vismaz ir tāda cerība. Jo, it kā attālums nav pārāk liels, ir kaut kādi 11 kilometri. Bet netālu no Melnsila jūrā ietek Melnsila upe, kuru var teorētiski pāriet, bet es izdomāju, ka es gribu pastaigāties pa mežu un aizgāju līdz tiltam. Tas, protams, aizņēma stipri vairāk laika nekā tas pusotrs kilometrs vienā virzienā tikai. Es esmu nogājusi kaut kādas iztērējusi, es esmu 3 stundas no 6, kas man ir no autobusa līdz autobusam. Un man principā ir palikusi lielākā daļa ceļa, kas vēl jānoiet, lai es paspētu līdz autobusam. Jo, ja es nepaspēju līdz Ģipkai, tad tur ir, man vēl priekšā ir Purciems, kur ir arī upe. Tur gan tiltiņš esot tuvāk. Meteo saka, ka ir 19 grādi un pēc sajūtām 17, bet ir riktīgi silts. Ir mierīgi ar īsām piedurknēm, plikām kājām un ejot ir ļoti silts saulē. Līdz Purciemam es nonācu veiksmīgi, man vēl ir laiks, bet te ir kaut kā diezgan sarežģīti tikt pāri upei. Jāmeklē pa kaut kādām taciņām, jo te ir privāti īpašumi, un tad jāiet kaut kur apkārt.
Saturnu tiltiņu. Tā, esmu nonākusi līdz Ķipkai. Man ir kaut kāda gandrīz stunda līdz autobusam, tā kā es varu pilnīgi mierīgi iet un apskatīties, kā tur tikt cauri.